Vēl kāds cits mājās fotoaparāti? Nu, telefonā viens, atsevišķi viens ziepju trauks, pārīt stāv kaut kur plauktiņā nolikt. Ir kāds, ir. Nu, un tu sev uzskati par fotogrāfu? Nu jā, mēs jau katrs paņemam kameru, bildējam, es esmu fotogrāfs. Un tu domā, ka tu māki bildēt, ja? Nu kā, uzliec uz automātisko režīmu, vairāk jau neko nevajag. Un draugu bildes tev arī labas sanāk? Ideāls. Nu, varbūt šodien pamēģinām uztaisīt kaut ko kvalitatīvāku? Nu, vairs nevar labāk. Sadaram, ka es tev pierādīšu, ka var labāk. Sadaram. Profesija – fotogrāfs. Mēs te vienreiz arī smējāmies, runājām ar fotografu, saka, laikam drīz grimētājus nevajadzēs. Viņš saka, nu nē, tā gluži ne, jo īstenībā ar kompjuteru tu nevari izdarīt to, ko kā izdara ar grimu tomēr. Tas gan bija ātri. Tā, bet jums ir šī pozīcijā, jums ir bišķiņi ar pleciem jāpastrādā, lai pleci nav vienā līmenī, lai viens ir, jā, uzreiz parādās dinamika. Es esmu baigs bezemocionāls tips, es nezinu, kā to manis dabū kaut kāds, vai vispār sanāk mirdzošas atzas dabūt. Tas ir no manis, Varbūt. Lielam tas atkarīgs no žānra. Nu, ja, piemēram, cilvēks ir ļoti nopietns, tad es viņam nesaku nesmaidu, es viņam saku vēl nopietnāku seju. Viņš uzreiz pasmaida vai, pretēji. Digitālā fotografija daudz atšķirās no filmas fotografijas ar to, ka viņi ir jāapstrādā. Jā, ja tu bildē ar filmiņu, tad lielākoties tu ļoti pie katra kadra piestrādā. Vislabākās bildes ir man šeit ir noķertas nejauši. Pats galvenais, protams, ir seja. Acis un seja. Lūk, tas gala rezultāts ir parasti no šādas sesijas, tā ir aptuveni 3. daļa. Mūsdienu tehnoloģijas īstenībā dara brīnums. Mēs varam to sarkano krāsu pārkrāsot jebkurā citā krāsā vai uztaisīt mazāk intensīvu. Tas ir īstenībā. Tā ir digitālās fotogrāfijas priekšrocība. Pašam ir jāskrūvē, pašam ir jāpārzina tehnika. Fočēšana jau var nav tikai studijā, kā mēs to šodien darām. Principā jā. Fočēšana ir pilnīgi visur un īstenībā jebkādos apstākļos. Tas ir brīžiem bīstam priekš tehnikas. Ir gadījies tā, kad ir fotosoma uz kakla vienkārši virsū un tu brieni līdz pleciem purvā. Ir brīžiem tā, ka tu šķērso ledāju un soma ir tā, kas tev palīdz noturēt līdzsvaru. Varbūt ir kāda zīmīga izrāde, kur varētu pieminēt. Es personīgi ļoti sen neesmu bijis. Man patika vectēvs. Jā, es biju pirms 2 nedēļām. Man Oblomos arī ļoti patika. Nekādā gadījumā. Fotogrāfi nemēdz mūst. Tā. Viņi tēlo, ka viņi ir samulsuši. Sem jaunieši ir visnotaļ atraktīvi, un tas arī nozīmē to fotogēniskumu, jo principā mēs visu laiku esam kustībā, un labu kadru noķert var tikai kustībā. Es arī gribu kaut kā nokļūt kopbildē. Operātora kungs pa vidu bišķi pastiepjās.